Labdien! Jūs skatāties raidījumu no Martas nama. Es esmu Maldīne Ivane, Siedāga valdes priekšsēdētāja, un uzņēmums ir dibināts 1992. gadā. Tātad šogad oktobrī paliek 32 gadi. Bet tieši Martas namā mēs strādājam jau 6 gadus. Šo viesu namu mēs pārpirkām no citiem uzņēmējiem. Mums ļoti iepatikās vieta, aura un viss pārējais, kas šeit atrodas. Un mēs esam ar šo pirkumu apmierināti. Nodarbojas uzņēmums vēl arī ar citām lietām. Mums ir tāda netradicionālā lieta, ko mēs Latvijā iesākām darīt pirmie. Tā bija slēkaudzēšana un biohumusa ražošana. Šo zinību mēs apguvām Beļģijā. Mums ir ēdināšanas uzņēmumi, vairāk viņi ir slēgta tipa uzņēmumi. Mums ir skolēdināšana un sniedzam arī citus pakalpojumus. Brīnišķīgi. Un ja mēs runājam par viesu namu Martas nams, tad kāds ir šis te faktiskais nama piedāvājums? Mums ir 9 numuriņi, dažādi, gan 3-vietīgie, gan 2-vietīgie, gan 1-vietīgie. Un mums ir viens dzīvokļa tipa numuriņš, kur var ģimene ar bērniem un vēl auklīte var būt līdzi. Mums ir sauna, mums ir banketu zāle, līdz 40 vietām. Mums ir dārzs, grilzona, terase, lapene. Un mums ir iespēja izmazgāt veļu viesiem, izžāvēt. Mums ir 2 virtuves, tā kā laipni lūgti. Ja mēs runājam par šiem te biznesa padomiem, tad vēlējos pajautāt, vai jums ir kāds ieteikums tieši ņemot vērā to, ka jums ir šī te dažādā biznesa pieredze, ko tad varētu ieteikt jauniem vai jau esošiem mazajiem uzņēmējiem? Galvenais jauniešiem ir mācīties, iegūt izglītību vai amatu. Ja jums nebūs neviens ne otrs, uzsākt kaut ko, vai jebko būs ļoti, ļoti sarežģīti. Ir ļoti labi, var mācīties, ne jau visi var mācīties augstskolās, un ne visiem tas padodas. Tie, kas izvēlas tehnikumu vai koledžu, arī ļoti labi, piemēram, saņem izglītību kā automehāniķis. Viņš var nodibināt savu uzņēmumu, un viņam varbūt nav jābaidās no tā, ja viņam ir labas iemaņas. Ja šo iemaņu nav, tad ir jāpastrādā pie kāda cita, lai viņas iegūtu. Un tad izvēlēties, vai strādā algotu darbu, vai strādā pašvaldību uzņēmumos vai valsts institūcijās, tad viss notiks. Bet galvenais ir mācīties. Paldies par padomu. Un pēdējais jautājums. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem un pilsētas viesiem? Brauciet uz Ventspili. Un ventspilnieki, esiet laipni, sagaidiet šos viesus, lai viņi brauc vairāk. Paldies!